Mēs esam Grīnhorta projekta pēdējā stadijā, jo lielākā daļa visas ražas ir novākta, ir palikuši uz lauka kāposti un burkāni. Te mūsu kolēģi jau te rakstīja, ka šādi eksperimenti nav vajadzīgi, ka tur vairāk jādomā, kā lada papīrus pildīt. Es domāju, ka gluži tā nav. Tad, kad mēs speciāli kaut ko darām un salīdzinām, rādās tādi precīzāki rezultāti. Pieņemsim, tā zaļmēslojuma tehnoloģija bija kā fundamentālā lieta pie bioloģiskās lauksaimniecības, kad es pārgāju no konvencionālās. Ka tu vari mēģināt nodrošināt barības vielas, audzējot starpkultūras, audzējot zaļmēslojuma augus, ar kuriem ielabo zemi, pēc kuriem tu audzē kultūru, lai iegūtu labāku ražu. Viss tas Grīnhorta projekts ir dažādos virzienos, bet visur ir pamats tas, ka ir kaut kāda zaļmēslojuma vai starpkultūra. Es, protams, uzskatu, ka tieši audzējot ar zaļmēslojumiem ir tehnoloģiski vienkāršāk visu nodrošināt nekā taisot kompostus un nekā audzējot starpkultūras. Tur ir savi labumi, bet viņi ir ļoti sarežģīti pildāmi. Protams, ko es varu pateikt neatkarīgi no visādiem projektiem, kas saimniecībā ir bijuši un ko es pats mēģināju darīt, ielabot augsni ļoti sarežģīti. Tas ir varbūt viens no tiem veidiem, kāpēc lauksaimniecība aizgāja ķimizācijas ceļu, jo uzsējot pilnmēslojumu, jūs varat redzēt diezgan ātru rezultātu. Ja jūs strādājat ar zaļmēslojumiem vai citām šīm dabai draudzīgākām tehnoloģijām, rezultāts ir ļoti lēns. Tas nav tā, ka tur 2 gadi vai 3 gadi kaut ko paaudzēja un tad tā tev pēc tam ļoti viss sanāks un nebūs problēma. Vispār jau izaudzēt kādu kultūru var būt pavisam vienkārši, jūs iestādījāt un aug, un tikpat labi var būt pietiekoši daudz problēmas. Un tas vēl, kas bija interesanti, visu šī projekta ietvaros, ka nevienmēr tur, kur tas augs izskatās labāk, ir labāka raža. Tas arī ir tāds, ko tieši šī projekta ietvaros varēja redzēt. Bieži vien to ražu tas augs var izdot uz tādu pēdējo izelpu un iedot ļoti labu, un tur, kur viņš izskatās gana labi, nemaz tik liela tā raža nebūtu.